Esiet sveicināti visi, prieks vēlreiz jūs redzēt. Mani sauc Ilze Leduskrasta. Es esmu neatkarīga gaismas projektētāja jau vairāk gadu garumā. Neatkarīga laikam viena no retajām Latvijā, varbūt ir vēl kāds. Ja kāds ir ceļam rokas, labprāt padalīšos pieredzē un otrādi uzklausīšu pieredzē. Un mans profesionālais pseidonīms ir Ilze Led, kurš neviļus saskan ar manu uzvārdu pirmiem 3 burtiem, kuru mēs atpazīstam kā LED mūsu šī gadsimta, jau principā no pagājušā gadsimta dzimušās light emitting diodes saīsinājums. Lai nu kā, sākot un atverot šo konferenci, es ar lekciju neuzstāšos, es atveru šo konferenci un izstāstīšu, kāda ir būtība, kāpēc mēs šeit šo konferenci esam noorganizējuši un ko mēs mēģināsim šīs dienas laikā pieredzēt kopā ar jums. Kaut vieta ir diezgan tumša, mēs runāsim par gaismu, bet gaisma bez tumsas nevar nemaz eksistēt. Lūk, par mani īsos vārdos, kā jau bija sociālos tīklos minēts, gaisma patiesi ir manas pasaules telpas sajūta, tās uztvere, radošā gara izpausme un kā arī tehnisko aspektu parametru testēšana, pielietošana, pētīšana un ne tikai, jo arī dabiskais gaismas avots ir tikpat apjomīgs informatīvajā bāzē un šobrīd arvien aktuālāk kļūstoši caur to, cik mēs spējam to pielietot, izmantot mūsu projektos, idejās un to realizācijās, cik nē. Jā, jau minēja, gaisma ir neizsīkstoši izpētes fenomens, kas turpinoši rāda man, cik gaisma spēja pārsteigt mani un manus visus līdzbiedrus, kas ir manā profesionālajā laukā, jo līdz mēs nonākam pie īpaši mākslīga apgaismojuma testiem dabā, mēs bieži vien varam, ne bieži, bet laiku pa laikam sastapties ar pavisam negaidītiem pārsteigumiem, tāpēc gaisma ir turpinoši pārsteidzoša caur to, kā viņa korelē starp materiālu mums pašiem cilvēkiem, kā mēs to visu uztveram un kā tas izpaužās, kā gaisma izpaužās dabā. Īpaši, kad mēs saliekam kopā jau iepriekš minēto mākslīgo un dabisko apgaismojumu, kā mēs, kā indivīds, kā cilvēks šajā brīdī jūtamies. Šis ir citāts no slavena franču amerikāņu gaismas arhitekta De Scotta, gaismas arhitekta, jā, citāts, pie kura es allaž atgriežos, jo viņš priekš manis izsaka to dziļo daudzslāņainību, ko priekš manis nozīmē gaismas arhitektūra. Anglisko citātu jūs varat izlasīt baltā tekstā, slīprakstā, un rezumējot latviski, es teiktu, gaismas arhitektūra pieprasa ne tikai meditatīvi dziļu, dažādu starpnozaru zināšanu apmaiņu, un tad neiet runa par meditāciju jogas pozām. Absolūti ne. Tas drīzāk iedod noskaņu to, cik nopietni un daudzslāņainā dziļumā ir jāspēj iedziļināties situācijā, un ne tikai vienā, bet starp nozarēm un apmainīties ar šīm zināšanām attiecīgo disciplīnu robežās, bet arī tātad ne tikai dziļa apmaiņa, bet arī visaptveroša holistiski izprat par reālās pasaules jautājumiem, kad bieži tiek meklēti praktiski risinājumi un tiek uzsvērta zināšanu kopīgā radīšana. Zināšanu kopīgā radīšana. Tas nozīmē, ka ne tikai starpdisciplīnas savos burbuļos diskutē par konkrētu uzstādījumu vai jautājumu, bet satiekoties šīm dažādajām disciplīnām, tiek veidot jauna pieeja atbilstoši konkrētai situācijai, vai tā ir klimatiskā
zona vai platuma joslas vai cilvēku psiholoģiskās paražas un tā tālāk. Šeit esmu uzskaitījuši tos galvenos neiztrūkstošos pīlārus, uz kā balstās vai no kā rodās vai vienādi un otrādi, kā mēs pieredzam gaismu kā tādu. Gaisma nav tikai starojums. Tas nav tikai elektromagnetiskie viļņi, kurus mēs uztveram mūsu smadzenēs. Tā ir sadarbība gaismas starojumam ar materialitāti, jo pašus starus mūsu aparāts neredz. Mēs viņu ieraugam tad, kad šis starojums, jeb elektromagnetiskie viļņi, ir satikušies un miedarbojušies ar jebkādu no materialitātes virsmām. Tātad telpiskā organizācija ir ārkārtīgi svarīga. Telpa veidojās vienalga, vai tas ir interjers vai eksterjers vai vide, jebkurā no gadījumiem veidojas caur materialitāti. Un gaisma ir tā, kas sastopoties ar katru no šiem materiāliem veido šo mūsu gaismas pieredzi. Un cilvēks gala beigās, ja viss sākumā, ir tas, kas šo pieredzi pieredz. Un tas jau ir atsevišķs stāsts, kā mēs, kā cilvēks reaģējam uz vienas koloristikas krāsu un kā reaģējam uz citu. Par to mēs visticamāk parunāsim vakar pusē, bet pēcpusdienā paneļa diskusijās, jo ir vairāk jautājumi tieši konkrētajā sadaļā iesūtīti. Bet turpinot manu stāstījumu, šis ir tātad tuvākais loks, kas gaismas pieredzi apņem, bet nākamais dažbrīd daudz būtiskāks ir nākamie pīlāri dabas zinātnes un pētījumi, tāpat inženierija un tehnoloģija, kur bieži vien mēs pieredzam to, ka tehnoloģijas skrien solīšus daudzus pa priekšu bez pētījumu seguma. Kad mums tiek piedāvāts arvien jauns un jauns risinājums, bet nav īsti zināms, vai pētījumi ir pamatā šiem tehnoloģiskiem risinājumiem. Viss cits starpā tas patiesībā ir labi, ka tāds dzinulis eksistē un gaismas nozara tieši šī iemesla dēļ arī diezgan strauji attīstās, bet jā, tātad dabas zinātnes pētījuma joma tā turpinoši drusciņi nopakaļ un tomēr ļoti nopietni turpina pētīt šo fenomenu. Un visbeidzot, nākamais pīlārs arhitektūra, māksla un dizains, tas ir tas apvienojošais, kas starp citu arī katrs pats par sevi ir atšķirīgas disciplīnas, par kuru katru no viņām varētu un vajadzētu lekciju ciklu sniegt, un tomēr šī gadījumā gaismas pieredzes kontekstā arhitektūra, māksla un gaisma ir tas, kas apvieno simbiozē visus šos iepriekš minētos aspektus, gan pētījumus labākos, gan inženieru tehnoloģiju risinājumus labākos, gan cilvēku, kā mēs jūtamies, kā kurš cits jūtās konkrētā vietā, situācijā, funkcionālā zonā un tam līdzīgi. Nevelti šie pīlāri tiek nosaukti, un šie nav vienīgie, šie ir tā teikt fundamentālākie, svarīgākie, kurus nedrīkst aizmirst. Mēs nedrīkstam domāt par gaismas pieredzi tikai caur mākslīgu apgaismojumu avotu dažādo spektru. Tas nav vienīgais. Ir tātad jau šie iepriekš manis nosauktie un redzamie aspekti. Un nevelti viņi mums tādi ir, to var uzskatīt par šīs konferences tādu kā mugurkaulu, jo atbilstoši šiem pīlāriem mēs esam aicinājuši katru šo pīlāru, jeb nozaru pārstāvis, kuri ir atsaukušies uz aicinājumu dalīties savā pieredzē. Mēs tātad šodien uzklausīsim, redzēsim un pieredzēsim kopā ar arhitektiem, arhitektu pieredzes stāstus, gaismas dizaineru, gaismas arhitektu pieredzes stāstus. Ceru, ka tas tā arī būs. Tāpat arī mums būs stāsts no viena no vadošajiem interieru saloniem, kā arī specializētie apgaismojuma saloni un uzņēmumu pieredzes stāsti. Cits starpā būs mums arī īsts stāsts un burvīgs stāsts no Rīgas domas par pagājušā gada, varbūt kāds bija pamanījis Rīgas pilsētvidē
Dzīme jauns stāsts Ziemassvētku dekoratīvajā segmentā. Ar maziem solīšiem mēs tomēr turpinam iet uz priekšu, lai Rīgā gaismas sektors, pilsētvidē šis gaismas sektors sāktu lēnām sakārtoties. Un visbeidzot, Latvijas dizaina savienības pieredzes stāsts, kas šobrīd jau ir nevis noticis, bet sākās, un tad, kad konferences būs beigusies, šis jau būs ieraksts Latvijas dizaina vēsturē kā notikums, kā pirmā konference, jo šī nav beidzamā, ir plānotas vairākas un cikliskas šāda veida konferences, kurā mēs satiekamies dažādu profesionāļu lokā, un ja šajā pirmajā atvēršanas notikumā konferencē mūsu konferences virsuzdevums ir apjaust, kur esam un kur dodamies un kur gribētu doties, fiksējot šī brīža holistiski viedākos un apvienojošos elementus gaismas nozarē Latvijā. Tas ir tas kopējais virsuzdevums. Mēģināsim atbildēt katrs no mums, ne tikai runātāji, kas uzstāsies ar saviem stāstiem, bet arī katrs no jums, kas sēž auditorijā. Mēģinam šobrīd saprast, kur mēs, katrs no mums, esam šajā starpdisciplināro pieredžu stāstā. Vai mēs esam fragmentēti, dzīvojam savā burbulī, vai tomēr mēs skatāmies uz gaismu vienā virzienā un izprotam to vienisprāt. Varbūt par to ir jādiskutē. Varbūt jādiskutē tieši šajā konferencē, varbūt nākamajā. Un kur mēs redzam sadarbību, vai mēs redzam sadarbību starp šiem segmentiem, kur mēs gribētu būt, ko mēs gribētu katrs darīt, ja mums būtu šobrīd te un tagad burvju nūjiņa, un tieši tagad notiek tas, kas iespējams kādam no profesionāļiem ilgstoši traucē vai otrādi, ar ko gribētos padalīties. Nākamais slaids ir principā garām ejošs, jo es zinu, ka mēs pie viņa atgriezīsimies paneļa diskusijā. Man liekas, ka es jau minēju, ka daži jau no iesniegtiem jautājumiem ir tādi, uz kuriem šeit ir redzama atbilde.